Darba diena sāk tuvoties noslēgumam, un viens pēc otra Rojas brīvdabas estrādē sāk pulcēties protesta dalībnieki – automašīnas un motocikli. Strauma īsti neaptrūkst ne mirkli. Ironiski, bet pirms protesta brauciena rojnieks Uldis palicis kājām gājējos, un galvenais vaininieks tieši ceļš Talsi Roja. Man patreiz nav iziet apskat tikai dēļ ritošā daļa, ja, un patreiz es to nevaru izdarīt arī finansiālā ziņā, ja, katru gadu es viņu to remontēju. Piemēram, cik simtus jums katru gadu tas prasa? Ceļu nodoklis man ar visu apskatu ir 140 eiro, it kā tas nav daudz, ja, bet remonts man apmēram uz 200 eiro katru gadu. Tas ir kā minimums 200 eiro. Ātrāk nevaru pabraukt, žēl mašīnas, tā vēsta viens no plakātiem. Tā arī esot realitāte, kurā vienīgais variants pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Vai nu braukt uz 110 km/h, kad nelīdzenumus jūt mazāk, vai taupot automašīnu braukt ap 60 km/h, tā bremzējot satiksmi. Un man interesē jautājums valdībai, teiksim, kur paliek mūsu ceļu nodoklis, ko mēs maksājam, ja? Vai tiešām nevar 40 gados sataisīt vienu ceļu kaut kādus 20 km. Ja. Tur pat nav 20, no Rojupas līdz Valdmarpilim ir kaut kādi 17–18 km. Ja. Risinājums būs? Mēs ceram, ka būs. Ceram par to, ka būs un tiksim mēs sadzirdēti. Un ja nebūs? Es domāju, turpināsim rīkot šādas akcijas un lai mūs sadzirdētu. Nākamreiz jābrauc uz Rīgu? Jā, tieši tā, jābrauc uz Rīgu, jāplūķē Rīgas ceļš. Vai kas, kaut ko domāsim, kaut ko darīsim. Protesta braucienu organizē paši vietējie iedzīvotāji, lai demokrātiskā veidā parādītu, kas viņiem būtisks. Redzot pievienojamies dalībnieku simtus, viņi atzīst, ka sajūta pacilājoša, pat līdzīgi kā Baltijas ceļā. Tad, kad notika administratīva teritoriālā reforma, mums apsolīja, ka sakārtos ceļu, lai uz pašvaldības ēku mēs patiešām arī varētu nokļūt. 3 gadi pagāja, solījumi izgaisa un pat investīciju budžetā iekļautā nauda ir pazudusi. Rakstot atbildīgajiem, atbildes garas, bet atbilde, ko rojnieki grib sagaidīt, kad tad visbeidzot ceļš būs sakārtots, tā arī nav saņēmuši. Mēs esam tie, kas ikdienā par šo ceļu brauc, un mums tas ir patiešām ļoti, ļoti svarīgi. Liela daļa cilvēku arī dzīvo vai nu Talsos un strādā Rojā vai otrādi. Tā kā iedomājieties, ja divreiz vai pa 4 reizes dienā viņiem tur jābrauc ar tādu, kā saka, jau pabraukt automašīnu, tas ir ļoti jūtams. Jaunai varbūt mašīnai tas varbūt nebūs tik, kā saka, jūtams, jo lielāks komfortiņās jau, ne? Bet es jau teiktu, tas ceļš posms jau paliek riskants. Jau. Vienlaicīgi protesta brauciens sākās arī Valdemārpilī, kopā vienojot aptuveni 250 automašīnu. Un ja pēc šī protesta brauciena nekas nemainīsies? Jau ir mainījies, mēs par to runājam, un tas ir pirmais solis, lai mēs kaut ko arī patiešām panāktu. Es neticu, ka nekas nemainīsies, jo darot, mēs patiešām varam izdarīt. Protesta braucienā kolonas veica vienu apli no Rojas līdz Valdemārpilī un atpakaļ, un tas ilga nepilnu stundu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Arturs Renholds, TV9 Pakalni.